Aizvadītajā dienā Ludzā par sasniegumiem tika apbalvoti un godināti Ludzas pārvaldes robežsargi. Robežsardzes priekšniekiem Mārim Ciburskim un Mihailam Višņakovam šī ceremonija pierādīja, ka veiktais darbs nav bijis velti. Emocijas, protams, gandarījums par padarīto darbu. Tas nozīmē, ka gads ir pagājis, nav pagājis velti, ka mēs esam pelnījuši būt labākā RKP šogad. Višņakovs augsto apbalvojumu saņēma neilgi pirms došanās pensijā. Viņš lielas cerības liek uz jauniešiem un domā, ka tieši jaunā paudze augstu nesīs robežsardzes vārdu. Ļoti patīkami, ka vadība augsti novērtēja manu un nodaļas personāla darbu. Ceru, ka jaunatnē turpinās godīgi strādāt uz robežas. Šis pasākums notiek katru gadu un ir nozīmīgs ikvienam robežsardzes darbiniekam. Svinīgo brīdi pagodināja arī valsts robežsardzes priekšnieks. Viņam ir svarīgi apmeklēt struktūru vienību pārvaldes un iepazīties ar situāciju tajās, kā arī komunikācija ar cilvēkiem, lai izvērtētu pagājušā gada darbības rezultātus. Šis pasākums ir ārkārtīgi nozīmīgs, kā es teicu. Protams, ka var vadīties tikai pēc statistikas datiem par to, kas ir noticis uz robežas, bet ir ļoti svarīgi saprast un redzēt cilvēku tieši un komunicēt tieši ar cilvēkiem, lai izprastu to reālo situāciju. Robežsardze ir vairāki uzdevumi. Galvenais ir garantēt drošību Latvijas iedzīvotājiem un saglabāt esošo kvalitātes līmeni. Šodien joprojām uzdevums ir nodrošināt, ka šajos apstākļos, kādos mēs esam, atrast risinājumus, lai nepazeminātu to līmeni, kas ir izveidots iestādē, nepazeminātu to līmeni, kas ir nodrošināts šobrīd uz robežas. Robežsardzes priekšnieks saka, ka viņiem ir lieli izaicinājumi. Lai šos izaicinājumus pārvarētu, tiek skaidrotas prioritātes, jo galvenais robežsardze ir personāls. No tā ir atkarīgi arī darba rezultāti. Tuvākā gada laikā mēs esam nodefinējuši prioritātes attiecībā uz personāla saglabāšanu, attiecībā uz personāla darba stimulēšanu. Šī diena Latvijas robežsargiem paliks atmiņā ar patīkamām emocijām un gandarījumu par paveikto darbu. Lai gan Latvija atrodas Schengenes zonā, saņemtie apbalvojumi liecina, ka robežsardzes darba nozīme nav mazinājusies.